Zemkopības resursi te tika pirms brīža piesaukts. Vaļņkungs, ZZS atbildība, jā. Subsīdijas lauksaimniecības ražotājiem. Tāpat ir rotaļ. 19. gads, 8 miljoni, 2. Protams, atbalstīsim lauksaimnieks. Tagad 42,6. Un nākamajā gadā 6 miljonus klāt iedosim, atbalstīsim. Un tas nekas, ka parāds liels. Un tas nekas, ka jāsamazina izdevumi. Un ir lauksaimniekiem bijuši vairāk ļoti grūti gadi, kāpēc arī tā finansējuma tādos apjomos tiek piešķirta. Bet jūs domājat, ka visiem pārējiem valstī ir viegli, tikai lauksaimniekiem ir 4 slikta gada laika un slikta valdība? Bet tā ir ļoti būtiska Latvijas tautsājniecības sastāvdaļa. Ja tā ir demokrātijas saprotiet, ja lauksaimnieks neatbalstīs pilsoniskai savienībai, arī diez vai būs kāds atbalsts, ja budžets nebūs valstī, nebūs naudas, ko dažādām izdevumiem maksāt. Tā ir tautsājniecības sadaļa, kura ir ārkārtīgi svarīga. Saprotiet, biespiens nerodās biespienmaizītais. Biespiens ir kaut kādā veidā pie viņa jānonāk. Ir jāaudzē govis, ir jāapkop zeme, un tas ir lauksaimniecība paša mūsu ekonomikas viens no stūrakmeņiem. To nedrīkst ignorēt. Un šādi mēs apzināmies, ka mums ir jāatrod līdzekļi, lai novirzītu tā valdības izvirzītajām prioritātēm. Mēs sakam visas tās pareizās lietas no politiķa puses. Mums vajag mazināt izdevumus. Tā vietā ir 804 miljonu palielinājums budžeta izdevumiem. Mēs sakam, vajag mazināt birokrātiju. Šajā gadā birokrātija ir palielinājusies. Mums vajag veicināt integrāciju. Šeit ļoti mēs tā mazliet pieskaramies tam, ka rezultāti tieši, ja mēs runājam par Krievu integrāciju sabiedrībā, krievlodīgo integrāciju sabiedrībā, tie ir neveikmīgi. Mēs negribam atteikties, pārskatīt, un mēs esam nonākuši pie budžeta pieņemšanas priekšvakara, kur mēs aizņemsimies vairāk procentu izdevumos, maksāsim visvairāk Baltijā, un faktiski pēc 2-3 gadiem nezināsim, kas vispār ir mūsu valsts budžets.